Uz īsu uzrunu par prieka tēmu. Tikai uz pusotru stundu, tā ka iekārtojieties, es uzņemšu laiku, lai es nepārsniegtu normu, lai man taimeris sāk kabatā vibrēt. Viss būs kārtībā, pusotra stunda uzņem, joks. Tomēr garāk būs, ja? Šīs uzrunas tēma ir prieks. Bet vispirms es vēlos kopā ar jums uzjautrināties par laicīgajiem masu mēdījiem. Tante Google ir visgudrākā tante pasaulē. Tuvojas gavēņa laiks, un es nesen iegūglēju, kā gavēt. Ziniet, tante Google zināja, ko atbildēt, un izmeta tādu rakstu, ka es vienkārši nevaru nepadalīties. Tātad, ja jūs gribat pilnveidot savu garīgo dzīvi, tad lasiet Delfus. Šis būs raksts no Delfiem. Es dažus citātus, kas man īpaši uzrunāja. Tātad, ja tu esi guvusi apņēmību pievērsties gavēnim, bet īsti nezini, kā to piekopt, vai trūkst pārliecības, ieskaties galvenajos gavēņa būtības aspektos, te jau baigi nopietni. Tātad galvenie gavēņa būtības aspekti. Lielais gavēnis ir cēlies no reliģiskām tradīcijām, un pievērsiet uzmanību, kura mērķis ir ķermeņa un prāta attīrīšana. Wow! Cits citāts. Atteikšanās no smaga ēdiena būs atelpa tavam ķermenim un iespējams palīdzēs atbrīvoties arī no kāda ziemā iegūta lieka kilograma pirms vasarās atnākšanas. Un tagad par ēdienkarti. Jūs zināt, kā jāgavē pareizi? Pamata ēdienkartē jāsastāv no viegli apstrādātiem graudaugiem. Gaļa tiek izslēgta no raciona. Šo vārdu es nesen iemācījos. Racions tātad. Tā kā 40 dienas nav īsts posms, gaļas uzturvērtību var aizvietot ar dažādiem pākšaugiem. Saldumi un citi našķi gavēņa laikā netiek ēsti. Tāpat jāatsakās arī no kafijas un alkohola. Nē, tur ir labas lietas, bet tas tikai ievadam. Es nezinu, kā tu esi apņēmies gavēt, bet es vēlos atgādināt kādu lietu, par ko mums teica Jēzus. Un tāpēc es nolasīšu vārdu no Mateja evaņģēlija 6. nodaļas, 16. pants. Un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu. Ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Draugi, novēlu jums gavēni ar atteikšanos, bet arī gavēni ar prieku. Un tas aspekts, no kur es vēlos īsumā apskatīt prieka tēmu, ir kā cīnīties par prieku. Jo par prieku ir jācīnās. Pāvils Timotejam reiz rakstīja, cīnies labo cīņu. Un viens no šīs cīņas aspektiem ir cīņa par prieku. Šai uzrunai būs divas daļas. Pirmajā daļā es aplūkošu jautājumu, kāpēc cīnīties par prieku? Un otrajā, kā cīnīties par prieku? Bet vispirms varbūt uzmundriniet viens otru un novēliet to Pāvila novēlējumu, priecājies vienmēr kungā, vienmēr priecājies kungā. Paskaties uz savu blakus sēdē. Jā. Neizmirsti to. Jā, vienmēr priecājies kungā. Es jums arī novēlēšu, vienmēr priecājieties kungā. Tātad, lūk, daži iemesli, kādēļ ir vērts cīnīties par prieku. Pirmais iemesls.
Priecīgs cilvēks ir mazāk pieejams kārdinājumiem un kritieniem. Vēlreiz. Priecīgs cilvēks ir mazāk pieejams kritieniem. Es domāju, ka daudzi no jums esat pamanījuši, ka tad, kad mēs esam nomākti, kad mēs esam tādi nekādi, kārdinātājs kā līdz klāt. Vēlnam nav izdevīgi kārdināt cilvēku, kurš ir priecīgs Dievā. Ja cilvēks tā kā svētā Avilas Terēze un svētais Jānis no Krusta var pateikt, ar Dievu man pietiek, nu tad kārdinātāja reklāmas kampaņa izgāžas. Ar Dievu man pietiek. Bet tad, ja mēs esam nomākti, sabrukuši, tad ir kāds piedāvājums. Mēs varbūt domājam, nu jā, mani neviens nežēlo, un tā tālāk, un tā tālāk. Nehemijas grāmatas 8. nodaļa, 10. pants. Priecājieties, jo kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Tātad Dieva vārds prieku nosauc par patvērumu. Un kad es lasu šo pantu, man nāk prātā Daugavpils cietoksnis. Kurš ir bijis Daugavpils cietoksnī? Jā, daži ir cilvēki bijuši. Pagājušā gada nogalē, novembrī man bija iespēja tur ar vecākiem pastaigāties pa to mūri. Un es vienkārši apbrīnoju, cik fantastiski uzbūvēta šī celtne. Tādi mūri. Un 19. gadsimta pirmajā pusē, kad taisījās brukt Napoleona karaspēks, lai gan šis cietoksnis vēl nebija pabeigts, tas garnizons tur sagāja iekšā tajos mūros, izbīdīja pa lūkām lielgabalus un pēc nelielas apšaudes Napoleona karaspēks bija spiests bēgt projām. Lūk, ko mūsu dzīvē pilda prieks. Prieks ir kā cietoksnis. Un Dieva vārdā mēs lasām 1. Pētera vēstulē 5. nodaļā, ka velns, jūsu pretinieks velns, kā rūcošs lauva staigā apkārt meklēdams, ko aprīt. Pretojieties viņam stipri ticībā. Kas lauvam parasti tiek par laupījumu? Tie zvēriņi, kas ir vāji. Un tāpēc prieks ir mūsu stiprais patvērums. Mans novēlējums, lai mēs šajā gadējumī būtu nevis ārpus cietokšņi, bet cietoksnī. Ok? Otrs iemesls, kādēļ ir vērts cīnīties par prieku. Prieks ir spēcīga liecība par Jēzu. Tagad jautājums jums. Kas ir aicināti būt par Jēzus lieciniekiem? Te ir atbilde visi. Tieši tā, visi. Ejiet un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Tad, ja tevī atmirts prieks Dievā, tu pats jau esi staigājoša liecība. Ja cilvēka acīs atmirts prieks, kas nāk no svētā gara, tad drīzāk tieši šādā stāvoklī var notikt tas, par ko rakstīja pravietis Zaharija, ka tādīs dienās 10 vīru no dažādām tautām un valodām satvers vienu jūdu vīru aiz svārku stērbeles un teiks, mēs iesim ar jums kopā, jo mēs dzirdējam, ka Dievs ir ar jums. Savukārt, ja tu esi saskābis liecinieks, pamēģini tu pastāsti par Jēzu, par evaņģēliju. Dievs tevi mīl. Var rasties tāds iespējas, ka tu esi ielipis tajā ķezā, ko sauc par baznīcu, un vēl citus gribi ievilkt. Trešais iemesls, kādēļ ir vērts cīnīties par prieku mūsu dzīvē, ka tavs prieks pagodina Dievu. Kādā veidā? Andri, man šī intervija. Lūk, šī ir Andra ģitāra. Vai tevi iepriecina šī ģitāra? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa ir smuka. Kad tu spēlē, ko tu saki? Es spēlēju, es neko nesaku. Jā, bet saki, vai man nenojūg scenāriju, saki.
Forša ģitāra. Jā, tieši tā. Ļoti elementāri. Tad, kad mēs piedzīvojam, cik foršs ir Dievs, ko mēs sakām? Tad, kad mēs priecājamies Dievā, Dievs mums ir piepildījis ar savu prieku, ko mēs sakām? Slava kam? Slava Dievam. Tieši tā. Kādam nokrituši papīri ir. Jā. Tagad ķeramies klāt jautājumam, kā cīnīties par prieku. Pirmais ieteikums – lūdz, lai Dievs ļauj tev viņu iepazīt vairāk. Lūdz, lai Dievs ļauj tev viņu iepazīt vēl vairāk, jo, ja Dievs mums būs tikai ideja, tas nesagādās prieku. Bet jo vairāk mēs atklāsim Dieva dziļumus, kāda ir viņa mīlestība, kāds ir viņa skaistums, jo vairāk viņš kļūs par mūsu prieka avotu. Un Bībelē ir ļoti daudz piemēru par cilvēkiem, kuri pazina Dievu, un tas viņam kļuva par prieka avotu. Atcerēsimies, piemēram, Mariju. Viņa priecājās, un šis prieks pārplūst slavēšanā, un katru vakaru baznīca vesperēs dzied šo dziedājumu, augsti slavē kungu, mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā. Tas ir fantastisks un vispār abrīnojamāks, nekā vispār mēs spējam to iztēloties. Palūkojieties jau uz šo radību, cik tā ir abrīnojama. Radītājs ir vēl abrīnojamāks. Piemēram, palūkojieties uz kalniem, mums tādu pasteikalns pareizi, bet labus. Man pagājušajā vasarā bija iespēja aizbraukt ciemos pie mana brāļa, kurš pašlaik studē Šveicē, un viņš iznomāja mašīnu, un mēs devāmies pa Alpu kalniem. Vienkārši elpa aizrāvās. Fantastiski. Un ziniet, prikols kāds, ka tur tādas nogāzes ceļa malā, un tur govis un aitas ganās. Es nesaprotu, kā viņas tur turās. Man liekas, ja mūsējās tur būtu, tad no rīta tur ielējā varētu gaļas kombināta furgons braukt un ievākt kritušās. Nu, tad es domāju, divas kājas īsāks un divas garāks. Jā, varbūt. Cik abrīnojami Dievs visu ir radījis. Un ir vērts viņu iepazīt vēl vairāk. Un ziniet, kas notiek, tad, kad mēs Dievu iepazīstam vairāk, mēs iegūstam autonomo prieka piegādes sistēmu. Tā kā autonomā elektroapgāde ir. Piemēram, iedomāsimies, ciemats ir, sākas vētra, tur gāžas, nevis mikrofona statīvi, bet tie elektrības stabi, visiem pazūd gaisma. Pēkšņi visi skatās, ka vienam kaimiņam gaisma deg. Iet jautāt, kas par lietu? Man te savs ģenerators pagrabā. Lūk, ja mēs atklājam Dievu, iepazīstam Dievu kā prieka avotu, mēs iegūstam šādu autonomo ģeneratoru. Un, ziniet, kas notiek, mūsu prieks top atbrīvots no apstākļu jūga. Daudzi cilvēki pasaulē un īstenībā daudzi kristieši, arī viņu prieka līmenis ir atbilstošs apstākļiem. Apstākļi ir, labi, tā, vajag kaut ko interesantu. Kristīna, nāc. Es zinu, ka tev ļoti labi sanāks notēlot to, ko es tagad lūkšu. Tagad tēlo vienkārši, ka tu esi pastaigā, tu esi labi nokārtojis visus eksāmenus, un putniņi dzied, un saulīte spīd, un tu esi iemīlējusies visforšākajā puisī. Un vispār tev kaut kādu labdarīgi ieskaitījuši kontā naudiņu. Tagad domā, uz kuru 5-zvaigžņu restorānu aiziet pavakariņot. Lūk, viņas prieka līmenis ir atkarīgs tagad no šiem apstākļiem. Tagad tā, priekškars aiziet. Nākamais kadrs. Jā, nākamais kadrs. Tagad slaptraņķis, krīt kaut kas slapš no debesīm. Tas superforšais puisis ir uzmetis un pateicis, nē, naudas nav,
leduskapī ir tikai viena konservu buņģa. Un pasniedzējs teica, ka pārkārtosi eksāmenus vasarā. Un viņas prieka līmenis atbilstoši apstākļiem iet uz leju. Paldies, aplausi mūsu brīvprātīgajai. Pievērsiet uzmanību, ko raksta apustulis Pāvils, kurš pazina Dievu, kurš ļoti pazina Dievu vēl vairāk nekā daudzi no mums. Viņš atradās cietumā, un cietumā viņš raksta vārdus, kas ir vēstulē Filipiešiem. Vienmēr priecājieties kungā. Cietumā 2 lietas. Vienmēr. Tātad gan slapdraņķī, gan tad, kad putniņi ciet. Un kur? Dievā. Tātad tavs prieks, lai ir iesakņot šajā autonomajā prieka piegādes avotā. Otrais. Iemācies pareizi skatīties uz savām problēmām. Tad, kad mēs skatāmies uz mūsu problēmām, mums patīk par tām meditēt, vai ne? Bieži vien mūsu priekšā var atrasties problēma, kas ir kā zobu bakstāmais. Mēs uz šo problēmu skatāmies un šis zobu bakstāmais aug, trakāk. Un jo vairāk mēs par to domājam, pēkšņi mūsu priekšā ir tāds zobu bakstāmais kā Rīgas televīzijas tornis. Un tad mums sāk šķisties, ka tas krīt mums virsū. Bet paskatīsimies Pāvila recepti. Pāvils, kurš uz šiem zobu bakstāmajiem prata pareizi skatīties. Viena fantastiska pārsteidzoša rakstu vieta 2. vēstule Korintiešiem 4. nodaļa 17. pants. Jo tagadējās grūtības, raksta Pāvils, tas ir vieglas. Dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību. Tiem, kas gulēja, vēlreiz atkārtoju. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas. Dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību. Wow. Pāvils zina, kāds ir problēmu efekts. Jā, tu varbūt iebildīsi, Pāvilam kādas tur problēmiņas bija. Man tur tādas problēmas. Labi, šī pati vēstule, 2. vēstule Korintiešiem 11. nodaļa. Paskatīsimies uz Pāvila mazajām problēmiņām. Salīdzini ar savām problēmām. Daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciestams, bieži nāves briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienus bez viena. Vēlreiz atgādinu, noliec šeit savas problēmas blakus. 3 reizes dabūju rīkstes, 1 reiz mani mētāja ar akmeņiem, 3 reizes biju ūdens briesmās, visu dienu un nakti biju jūras viļņu varā. Bieži biju ceļojumos, ūdens briesmās, upēs, laupītāju briesmās, un jau aplika lasīt. Briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā, darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā. Kad viņš beigas beidzot? Bez tam viss pārējais, ļaužu pieplūtums ikdienas, rūpes par visām draudzēm. Kur ir kāds nespēcīgs? Un es būtu nespēcīgs. Pāvils zināja, ka viņa problēmas ir godības fabrika, kas dod pārpārēju lielu godību. Ko nozīmē pārpārēju lielu godību? Tas nozīmē, ka tu mēri, nevar izmērīt un vēl ar plusu. Mēri, nevarēja izmērīt un vēl klāt pieliek. Viņš zināja, ka tā ir fabrika. Esat redzējuši fabriku? Cukura fabrikā ražo ko? Mašīnu fabrikā ražo ko?
fabrikā ražo godību. Bet, ir viens bet, ir nosacījums. Ticība. 4. nodaļa, 18. pants. Ja mēs skatāmies nevis uz to, kas redzams, bet uz to, kas neredzams. Mums ir brīnišķīgs apsolījums, ka tiem, kas Dievu mīl, viss nāk par labu. Un vēl par šito pašu tēmu, par to, kā iemācīties pareizi skatīties uz problēmu, man vēl 10 minūtes palika. Par kārdinājumiem. Esat lasījuši Jēkaba vēstuli 1. nodaļu. Pirmie panti mani agrāk samulsināja, jo tur ir rakstīts, ka brāļi, turiet to par prieku, ka jūs tiekat kārdināti. Es domāju, kā to saprast? Ziniet, bet apmēram jau gadu man liekas, esmu sapratis to lietu. Un tad, kad es piedzīvoju kārdinājumus, es saku, slava tev, kungs, ka es tieku kārdināts. Tāpēc, ka tā ir mana iespēja tev pateikt manu jāvārdu. Pamēģiniet kārdinājumu brīžos. Iedomājieties, kāda ir kārdinātāja reakcija. Kārdinātājs atnāk izpildīt savu misiju, viņš tagad tur piedāvā kaut ko, veic reklāmas kampaņu, un tur viens pēkšņi saka, slava tev, kungs, ka es tieku kārdināts. Pagad, vai es ne tajā adresē trāpīju? Slava tev, kungs, par visiem kārdinājumiem, ka es iziešu stiprāks caur tiem. Pagad, ko man tagad darīt? Kā ko? Vākties projām. 3. padoms. Pateicies. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Pateikties. Ja es padomāju par to, cik daudz es saņemu, es nemitīgi saņemu. Vakar saņemu, šī brīdī es saņemu, rīt saņemšu, jūs arī. Cik mēs pateicamies. Bet pateicība pilda kādu interesantu funkciju. Pie labām lietām mēs pierodam. Tās ir kā apklājas ar tādu putekļu kārtiņu, mēs tās vairs nenovērtējam, mēs neprotam par tām priecāties. Bet tad, kad mēs pieņemam tādu lēmumu, ka tagad es 10 minūtes pēc kārtas, kaut vai uzlieciet taimeri, 10 minūtes tagad pateikšos par visu. Mēs tā kā ar lupatiņu noslaukām tos putekļus un atkal ieraugām, cik Dievs mūs ir svētījis. 4. Atklāja Dieva vārdu kā prieka avotu. Vēstulē Efeziešiem 1. nodaļā ir rakstīts, ka Dievs mūs ir svētījis ar visādu garīgu svētību debesu lietās. Ja mēs nelasīsim Dieva vārdu, mēs nezināsim, kas tās par svētībām. Mēs nezināsim, par ko priecāties. Tāpēc Dieva vārds ir jāgremo, jāmeditē. Fantastiska rakstuvieta ir Jeremija grāmata 15.16. Tik bieži man atskanēja tavs vārds, un es to uzņēmu kā barību. Iedomājieties, paņemiet Dieva vārdu kā tādu maizes zupu, kā desertu, un ēdiet ar karotīti. Meditējiet par tiem brīnišķīgajiem apsolījumiem un atklājiet, kā Dievs caur to jums dos prieku. Un vēl kāda lieta, mēs bieži lasām varbūt bībeli, un tad noliekam plauktā, bet ir kāda lieta, ko ir vērts iemācīties visiem. Pasludini pats sev šo Dievu vārdu. Ja tas ir kaut kas jauns, uzdrošinies to darīt. Pasludini Dieva apsolījumus, tad, kad tev ir skumji. Mums, piemēram, 42. psalmā, 6. pantā ir kāds piemērs, kur psalmists pats sev sludina, ieklausīties. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Ir kāds izteiciens, ka angļu valodā skan tā: If your Bible falls apart, your life is never going to fall apart. Es netulkošu, es domāju, ka jūs sapratāt. Tāpēc paeksperimentējam, pamēģinām tagad tā. Uz 3-4 pateiksim, slava tev, kungs, ka manas problēmas ir godības fabrika. Ok? 3-4. Slava tev, kungs, ka manas problēmas ir godības fabrika. 5. Tiec galā ar prieka kilneriem.
Ja tu rūpīgi padomātu, tad tu labi saprastu, kas tavā dzīvē ir prieka ķilveri. Tās lietas, kas izsūc prieku. Prieks ir svētā gara auglis, bet ja mēs šo dārzu laistīsim ar benzīnu, ar kaut kādām citām lietām, nekas labs nesanāks. Un tāpēc, piemēram, ja mēs veselām dienām klausamies kaut kādu heavy doom, depressive, suicidal metal, tad nebrīnīsimies, ka mums būs heavy, depressive, suicidal garastāvoklis. Ko sēsi, to pļausi. Un tā tālāk. Tā. Jāmēģina atcerēties no galvas, ja jau tas papīrs ir kaut kur pazudis. 6. iemesls. Jā, 6. padoms. Šitas ir baigi foršais. Es to izlasīju Tomislava Ivančiča grāmatā. Tur bija tāds padoms, pastāst Dievam joku. Pastāsti Dievam anekdoti. Mēs to izmēģinājām pagājušajā gadu svētceļojumā ar pļaviņu grupu. Un visiem ļoti patika. Nopietni, tam nav nekāda zaimošana. Kas ir radījis humora izjūtu? Dievs. Pastāsti viņam labu anekdoti. Un tad ieklausies, kā Dievs smējās. Un saņem to prieku, kuru viņš tev dod atpakaļ. Un pēdējais. Tev ir vajadzīga kopiena, vai brāļi un māsas. Reizēm mums ir tik grūti un tik skumji ap sirdi, ka nekas nepalīdz. Un tāpēc tā ir liela svētība, ja tev ir brāļi vai māsas, kas par tevi var aizlūgt. Ka tev ir brāļi un māsas Kristū, pie kuriem tu vari atnākt un pateikt, ka, zini, man ir ļoti smagi. Aizlūdz par mani. Es atceros kādu smagu situāciju manā dzīvē. Daudz, kas mani sāka nospiest. Un es zinu, ka tajā situācijā šī uzruna man nebūtu palīdzējusi. Bet labi, ka bija brāļi un māsas, kas par mani aizlūdza. Un šitā te notika. Caur aizlūgšanu šitā te tas smagums atkāpās. Un tāds prieks mani piepildīja, ka es aizgāju uz mājām un es vienkārši smējos līdz gulētiešanai. Labi, tātad priecājieties,